Visi jau mani draugi un abonētāji, šodien ar jums esmu es, Misters Kristers, un šodien es filmēju atjauninājumu spēlē ar nosaukumu Chicken Gun. Jā, kā jau jūs esat pamanījuši, atjauninājums ir jau versija 4.702, un šodien es jums parādīšu visādas interesantas lietas, kuras ir pievienotas šajā atjauninājumā. Un kā jau jūs domājat, es sākšu ar veikalu, drīzāk ar šito tevu, jo paskatieties, agrāk atcerieties, ja visos iepriekšējos video klipos bija tā, ka tās podziņas Chicken Gunā bija pa visu ekrānu, tagad viņas ir smuki, 3, store, play, servers, un jā, visi smuki, tātad sākam ar veikalu. Veikalā sāksim ar gunas, varbūt šeit ir kaut kas jauns. Šeit ir šitais, mēs to pēc tam, protams, izmēģināsim, jāpaskatās skins varbūt ir. Es tā cerēju, ka būs uz cāli ir jauns, kur tas bija? Ko es daru? Nē, uz cāli joprojām nav skinu, žēl. Es gribēju jums parādīt vēl jauno mašīnu. Es atkal ne tur iegāju. Jauno mašīnu. Viņa ir šeit kaut kur beigās. Es tulīt jums viņu parādu. Kur viņi ir, reku. Pastieties, kāda skaista. Es pat nezinu, kā to var pateikt. Varbūt tas ir Lamborghini vai, Mustang tas noteikti nebūs, bet kaut kāda smuka, sportiska mašīna. Un mašīnu vairs, diemžēl, nav. Un vēl vienā atjauninājumā bija šitais teot, bet tas iepriekšējā, bet tagad mēs par mūsējo. Vēl clothing transform. Es jums tūlīt parādīšu, ko tas nozīmē. Tātad clothing transform. Redzat manas saules brilles un skatieties, ja es izmantoju šito teot lietu, tad, skatieties, piemēram, skēli šito, skatieties uz manām saules brillēm. Viņas paliek šitādas gigantiskas. Ja šito nospiežu, viņas šitā izstiepjas. Ja šito tad uzliek, un šitā jūs varat regulēt, un es, piemēram, uzlikšu šitā un varēšu staigāt šitā tevot apkārt pa serveriem, un tas izskatīsies ļoti smieklīgi. Tagad paskatīsimies varbūt jaunas lidmašīnas. Jaunu lidmašīnu nav, jo rātu esmu redzējis, kad ar viņiem kāds lietot. Tagad es paskatīšos, vai ir jaunas kurpes. Kurpju, nē, ir jaunas, kur šitāds jau bija, man liekas, bet šitādas smukas botiņas ir. Pie mobiem nekas jauns nav laikam. Jā, nekas nav. Pie šitiem tevot ir vilks laikam jauns, vai arī viņš bija, es nezinu. Tagad paskatīsimies pie saules brillēm, te visi sajaukts neskāpēc. Pie saules brillēm arī īsti nekā tāda jauna nav. Tā, cepures, es atceros, jums gribēju parādīt cepures, reku, šitais tev baltais kvadrāts ir šitais, un pie cepurēm es atceros, es beigām pašām bija kaut kas, tūlīt parādīšu. Reku aiztinot uz pašām beigām, reku te ir šitādas tev cepurītes, šitādas šāda, šitādas smukas šerifa cepurītes, visādas jaunas, īsāk sakot. Pie knābiem, manuprāt, nekā jauna tāda nav, bet jā, nekā nav. Un tagad paskatīsimies, varbūt pie apģērbiem ir kaut kas jauns. Un pie apģērbiem izskatās, ka, ir, kas tas ir baisīgi. Tas ir no Angry Birds, reku tas sarkanais, zaļais, melns, šitāds zils, tur visādi. Šeit žaketīti kaut kāda neizķemēta ar gludekli neizķemēta, ko es pateicu. Šitā tev žakete nesakārtota, un tagad, kad mēs nospiežam free coins, tad mums ir šitāds tev griežas iekšā mājā. Tagad paskatīsimies servers. Un reklāma. Reklāma pagāja, tāpēc beidzot varam skatīties. Izskatās, ka te tādas baigi daudz nekas nav, bet paskatīsimies varbūt jaunas kartas pie free mode. Tā kaut kur te, Police Station. Tam vajadzētu būt kaut kam interesantam. Tā. Un ejam iekšā. Kā jūs domājat, kas tur būs? Šeit ir izrādās šitā tev policijas lietiņa, un atkal tā figņa, kā ar caur logiem neko nevar redzēt. Reku te televizori ir kaut kādi, kas nedarbojas. Reku var iet šeit un ja es vispār iziešu ārā. Cik liels tas vispār ir šitais tev Police Station?
tūlīt paskatīšos, lago ļoti. Viņš ir gigantisks. Tikai es nesaprotu, kuri tie augšējie stāvi, reku mašīnīte kaut kāda. Un te ir, reku, garāža tāda zemzemes, kurā var iebraukt, un te var pieparkoties, un te ir pilnīgi helikoptera stācija, un tas jau laikam labi, lai gan tas izskatās pēc tāda, zinat, pēc tādas vietas, kur parasti boksējas. Tāpēc izskatās diezgan dīvaini. Es pamēģināšu iet šeit, un es atceros, tur bija vienā vietā tāda vieta, kur var es varu beidzot normāli runāt. Tad, te var uzkāpt pa trepēm, un tur 3. stāvā vajadzētu būt tā, ka tur izskatās pēc, es to jau redzēju, jā, atzinstu. Un šeit izskatās pēc kaut kādiem backrūmsiem, jo šeit pilnīgi nekā nav. Labi, paskatīsimies, varbūt jauni priekšmeti. Priekšmetos nekā jauna nav. Nevar beigt no šitās ieties. Tā, no priekšmetiem varbūt šeit kaut kas jauns, te ir šitādas durtiņas un viss kaut kas tāds. Pastīsimies varbūt šeit, un šeit aizvāca vēl tās lietiņas un pieminē kaut kādu lampiņu, kuru var ieslēgt. Jā, baigi interesanti. Paskatīsimies tagad šeit, šeit arī nekā, man liekas, šeit arī nekā nav, šeit arī nekā nav, un šeit izskatās, ka arī nekā nav, lai gan man liekas, kaut šitā teot nebija. Ejam pie nākamās lietiņas, kā pie lietiņas, paskatīsimies, kas ir pie play. Tagad tas viss, kas ir pie play, salikts šeit. Jā, tā, ko es vēl, jā, es apsolīju, ka uz videoklipu beigām es iztestēšu to jauno gunsu. Un tagad es beidzot esmu sakrājis naudu tam gunsam, vai kā jūs to saucat, lūdzu, nesaucat mani par opi, un nevajag jūsu tos hashtagus komentāros, ka es esmu opis, bet, pīstols. Labi, pateikšu tā, un beidzot sakrāju naudu, nejautājiet kā, es viņu pērku, un te ir skīni jauni, te ir miljards skīni, kurus es nepirkšu, tāpēc tagad es ieiešu offline kaut kādā kartē, Space 2 kaut vai ieiešu, un būs labi, lai gan, reku, kā viņa dara, pārbaudīsim, tikai, ko tik ilgi vienmēr aja. Tā beidzot atnācām pie tās platformiņas un pārbaudīsim uz kaut kāda moba. Piemēram, kur viņi bija, reku, uz šitā te, pārbaudīsim, cik viņi stipra šitā te pistolīte. Priekš 300 chicken coiniem vajadzētu būt labāk, bet, labi, derēs arī šādi. Jūs arī to pamanījāt, reku, es paņemšu binokli. Tas ir kuģis. Jā, draugi, jūs zināt, es taču esmu Kristers, tāpēc neatstāšu jūs bez kontenta un aizlidošu paskatieties uz manām saules brillēm. Labi, tagad mēs lidojam uz to kuģi, ilgi, un čalo apš joprojām nav uztaisījis tā, ka lampiņas var redzēt, un ilgi. Labi, es apturēšu, jo šitais būs ilgi. Un tagad beidzot es esmu atlidojis pie šī te kuģa un varu viņu jums parādīt. Redz, kāds viņš ir ļoti gigantisks, jo paskatieties, reku, šitais tevot kuģis un salīdzinājums ar mani, kāds es esmu maziņš. Es nevaru no šitām saules brillēm. Un tas kuģis ir ļoti liels, viņš laikam kaut kādas līdmašīnas pārvadā vai viss kaut kā tā, pamēģināsim. Reku līdmašīna un, man liekas, tas kuģis ir bišķi pa lielu priekš Jūs redzat to? Tas ir tūkstnesis, kas pa gličiem notiek? Dīvaini, tur ir kaut kāda saliņa. Aiziesim uz turieni, aiziesim. Un beidzot esam atlidojuši. Šitā ir kaut kāda saliņa, un es tur kaut ko redzu, kaut kādu punktu. Šitais izskatās pēc maziņa dienvidpola. Un kas tas ir? Tas ir pingvīns. Iedomājieties, pingvīni ir uz dienvidpolu, es to nezināju. Labi zināt. Reiku šitāds teot pingvīniņš mums ir uz šitās teot lietas, lai gan tas ir kaut kā neloģiski. Un tagad pats saldākais. Mēs ar jums iesim skatīties uz to jauno mašīnu. Un mēs esam klāt un varam mēģināt braukt ar to mašīnu. Jā, redz, kāda skaista, un kā jūs domājat, kāda viņa būs? 3, 2, 1.
Un redz, kā viņa brauc. Es teiktu, ka viņa ir diezgan ātra, pat bez šitā te nitro. Lai gan, ja es nitroju, tad viņa ir vēl ātrāka. Un pamēģināsim no šejienes aizbraukt līdz kartes galam. Oj, viņa jau aizbrauca. Un zinu, ka jūs tur rākstat un kaut kā tā, ka gribat sacīkstes. Ziniet, ko es pateikšu? Dabūsiet sacīkstes. Un ja es taisu sacīkstes, kur es braukšu ar to mašīnu un sacentīšos pret citiem spēlētājiem. Šeit, protams, nav tas saucamais noso. Un tagad pagaidīsim 30 sekundītes, kamēr viņi visi atnāks. Jā, bet jums gaidīt nevajadzēs, man kā vienmēr vajadzēs. Pagāja diezgan ilgs laiks, un man sāka ļoti lagot internets, un es domāju, ka tūlīt varēs sākt, un reku viņi spānojās, un te kaut kādi, ko? Un skatieties, es braucu sacīkstēs, te varētu kaut kādu fonka mūziku pielikt, un es tā izdarīšu, lūdzu. Oi. Nu taču. Davai, sanāks. Yes. Braucām. Oi, nu, tam vajadzēja būt foršam, klīpam, kad es pat izbraukt ārā no šejienes nevaru. Tam vajadzēja būt foršam kadram, kur es ar fonka mūziku braucu ar krūtu mašīnu, sacīksties un visu uzvaru. Es te pats pēdējais braucu, kas vispār notiek ar manu mašīnu. Jā, es necerēju šito tevot, nē. Un ar šo, mani draugi, es domāju, es šo video klipu varu beigt. Ceru, ka jums viņš patika. Un ja jums viņš patika, jūs varat likt laikus un abonēt manu kanālu. Un es ļoti centos, tāpēc visiem atā! Es tiešām centos atā!